Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā veidot un labot tekstu, izmantojot VisiVig teksta veidošanas logus, kas atrodas lapušu un jaunumu pievienošanā. Tad dosimies uz administratīvo sadaļu, izvēlēsimies sadaļu lapuse un izvēlēsimies kādu lapus, kurā mēs veidosim tekstu. Tā, šajā lapusē ievedojam kaut kādu tekstu, pilnu teksta logā, un tagad mums pavarās teksta veidošanas iespējas. Iespējas ir salīdzināmas ar Microsoft Word programmatūras iespējām, tikai tās ir daudz pieticīgākas, bet ir arī dažas salīdzināmas lietas. Piemēram, mēs varam iezīmēt tekstu un pataisīt to treknu, kā arī mēs varam to pataisīt ieslīpu, pasvītrotu, un šajā programmatūrā mēs varam arī to nosvītrot. Tekstu mēs varam arī mainīt krāsu, vai nu pašam tekstam, izmantojot šo rīku. Vai arī mēs varam tekstam fonam nomainīt krāsu. Lūk. Tālāk tam var mainīt arī fontus. Piemēram, nomainīsim uz Times. Vai arī to var izdarīt, piemēram, uz Tahoma. Lūk. Tekstam var mainīt arī izmērus. No ļoti maziem līdz ļoti lieliem. Un līdzīgi kā Microsoft Word programmatūrā, te var veidot arī sarakstus. Nospiežot šo podziņu. Un var veidot arī numerētus sarakstus. Kad tas ir pabeigts, mēs nospiežam vienkārši lejā podziņu saglabāt. Izvēlamies attiecīgo sadaļu vizuālajā vidē. Un redzam mūsu veiktās izmaiņas. Gan nokrāsoto tekstu, gan pārsvītroto, gan pasvītroto, gan izslīpo, gan izcelto un visas izmaiņas. Paldies par uzmanību!